Nu čau! Sen neredzētā seja, bet visādi citādi. Jā, labdien! Tie, kas varbūt atcerās mani, tad man šeit kādreiz bija tāds YouTube kanāliņš, kur kādu laiku es kaut ko darījis. Un, lai cik tas dīvaini nebūtu, pēc nepilnas gandrīz 2 gadu pauzes, kopš es šeit vispār neko neesmu ielicis, joprojām ik pa laikam kāds kaut ko uzjautā. Roli, kad būs kaut kāds video. Un, diemžēl, jā, bija bišķiņ aizņemts ar citām lietām un hobijam, ko sauc par YouTube kanālu. Diemžēl galīgi neatlika laika, spēku un enerģijas, bet varbūt jāpamēģina nedaudz atdzīvināt šito kanālu. Līdz ar to. Nu, kaut kas bišķiņ jāpafilmē, ne? Nu, kaut ko bišķiņ saliksim. Varbūt baigi neiespringstim uz kaut kādu super sarežģīto montāžu, bet varbūt arī nemaz nevajag, vai ne? Ko mēs šodien darīsim? Šodien paņemšu tev līdzā ūdens motocikla remontā. Un ko mēs darīsim? Mēs meklēsim 10 km/h. Jā, tieši tā, jo, vai pareizāk sakot, meklēsim kaut kādu jaudas zudumu. Jā, visu laiku motos gāja uz kaut kādu 80 km/h un pēkšņi tagad iet uz 70 km/h. Iesim, meklēsim pazudušos km/h. Nu, kaut kā tā. Nu, vsjo, ļoti nopietnais intro ir bijis. Griezīsim tev riņķi, vispār es esmu ritīgi sagatavojies. Jā, es tev reku pieliku mikrofoniņu. Tā, lai tu man kārtīgi dzirdēt! Tā, lai nav divreiz jāatkārto. Reku es uzliku galvas zeķīt virsū, tā, lai tu man uz galvas var sēdēt. Un iesim padarboties. Kas zina, varbūt, kad arī jums tādi tehniskie kaut kādi video liksies interesanti, vai ne? Nu, nevar tikai visu palēst un šķaidīt. Kādam kaut kas arī jāstaisa, ne? Tā kā liksim tev virsū uz galvas un iesim misijā. Es ļoti ceru, ka es esmu notrāpījis pareizu leņķi. Tā, ka tu kaut ko arī redzi, ko es daru. Nu, ja ne, tad mēs nepārfilmēsim. Bet, jā. Boigais svars vispār. Bet, nu, gaitai, kaut kāds krusts man jānes, vai ne? Dēļ devīm. Voti tā. Šis ir mūsu upuris, kuram arī ķersimies klāt. Es esmu īstenībā bišķiņ pat piegatavojies. Un stāsts ir sekojošs. Mums ir pazudusi jauda, kā rezultātā arī ir ātrums pazudis. Ko es esmu paspējis izdarīt? Pieliku ūdensmots pie kompja. Tātad mums nav nekādas kļūdas, kas liecina par to, ka ar visiem sensoriem viss ir kārtībā. Un problēma varētu būt kaut kāda mehāniska vai ir kaut kāda nepilnība. Vēlāk pastāstīšu, kāds varētu būt iemesls. Šie vienmēr tie, kas kaut ko saprot no ūdensmoča, tad pirmais, uz ko skatīties, ja nav kaut kāds gala ātrums, tad tas mums ir riņķis, gredzens, dzenskrūve un tā teikt mehāniskās lietas. Šajā gadījumā ūdensmetējam, ja nav kaut kāda kompresija, tad nav pietiekošs spiediens. Šī strūklai, kas nāk ārā. Un līdz ar to arī var zust jauda. Šeit mums viss ir svaigs, jauns, jauns neilona riņķis, viss ir pārbaudīts, tad arī šeit viss ir kārtībā. Tātad, kur varētu būt problēma? Nu, principā, ja visi iekšzemes dzinēji ir plus mīnus kaut kādi līdzīgi. Kompresija, jā, problēmas, kur mums varētu būt un ko mēs mēģināsim pārbaudīt un izslēgt. Tātad, vispār, lai iekšzemes dzinējs darbotos, mums vajadzētu kompresiju pamērīt. Tas ir vispār visa sakne dzinējam, tātad mums vajag nomērīt kompresiju. Degvielas spiedienu pārbaudīsim, vajadzētu būt plus mīnus ap 4 bāriem. Kompresijai vajadzētu būt atmosfēriskam dzinējam un konkrēti šim, ja nemaldos, plus mīnus ap 12 bāriem. Šie tā būtu kompresijas pakāpe. Pārbaudīsim, vai aizdedzis sveces, nav, tā teikt, nokalpojuši savu mūžu, varbūt ir nepietiekama dzirkstele.
Tieši tāpat, joku pēc arī varam pastīties, kādu dzirkseli dod ārā paši inžektori. Pie reizes nomainīsim eļļu. Vispār mēs varētu arī nomērīt apgriezienus, jo ūdens mocim kilometri rēķinās konkrēti šim, nevis pēc GPS, jo mocis ir čipots, bet pēc dzinēja apgriezieniem principā tiek rēķināts arī ātrums. It kā mēs to varētu darīt šeit pat, pieliekot šļūteni, tā teikt, nomērot, bet baigā jēga nav mērīt apgriezienus, jo principā mocis ir pilnīgi bez slodzes. Slodzē man ir aptuveni 8040 apgriezieni minūtē. Tas ir tā kā pārbaudīts jau, tāpēc laikam nav jēgas baigi šobrīd klāt pie šlangas un to pārbaudīt, jo mocis, protams, nebūs slodzē. Plāns sekojošs, ņemsim nost augšu korpusam un tad jau sāksim darboties. Kaut kā tā, kā kāds kādreiz teica, vai ne? Iedzers bišķiņu duļķēnā. Ko labi. Un iesim kaut ko nobančīt instrumentus, lai mēs arī kaut ko te varam atskrūvēt. Vai ne? Paņemsim īpašos, starp citu, Milwaukee cimdiņus. Pusties kādi forši melni. Starp citu, paldies Milwaukee Kasparam. Viņš te bija kaut kādā atbraucis. Visādi atkal labas lietiņas sadāvināja. Te viss kaut kādas foršas dāvaniņas ir. Bet ne jau tāpat vien tev te kaut ko kāds dāvinās, kā tu redzi. Man ir, principā, viss sortiments ar ejošākiem Milwaukee instrumentiem. Tāpēc arī atbalstam viens otru un citreiz tiekam pie visādiem labumiem. Šajā gadījumā mums vajadzēs šito T30 torku. Mums vajadzēs arī kaut kādas skrūvītes salikt. Vajadzēs svečels izvilkt ārā. Tā mums ir paredzēts šitāds vērķis. Paņemsim kaut kādu sveču slēdziņu. Mēs te no visiem komplektiem kaut ko nolasīsim. Manē. Tā, vajadzēs šito, vajadzēs pagarinājumu. Svecīt mēs varēsim izvilkt, tad mums vajadzēs 10 mučeli pat ir vietā, vai ne? Vajadzēs 10 muciņu, bet mums vajadzēs, man liekas, ka garo. Ar šito būs ērtāk. Paņemsim abas divas. Drošības pēc. Tā. Tik tālu mēs esam tikuši. Mikrofons tikko pameta čakt, vai ne? Bet piegatavosim pie reizes, lai mums ir ērti strādāt. Mocis mēs novilksim nost no piekabes un uzliksim uz rateliem. Tā, lai mēs varam te tikt klāt. Kas zina, varbūt kādam būs interesanti paskatīties, vai ne? Cik viegli, vai ātri, vai sarežģīti. Var izjaukt ūdens moci. Un to var izdarīt diezgan viegli un diezgan ātri. Vai ne? Un redzēju posties, kāds es esmu kepiņš uz otru pusi, baigais gieris. Lutausīja bišķiņ. Un vispār, ko lai tev vēl pastāst, kamēr mums ir kaut kāda pauzīt, pagabišķiņ. Būs skaļi. Vispār jau man ir daudz, ko tev pastāstīt, tikai jāsaprot, kas būtu tāds interesants, ko tev pastāstīt. Bet pagaidām mēs te nokoncentrēsimies uz šito ļoti nopietno darbību. Pārvilksim mocītu uz ratiņiem. Mugurē šitas droši vien baigi nepatiks, bet neko darīt. Tā kā mums te viss ir piegatavots un nomērīts. Lai mēs to varam izdarīt diezgan vienkārši, tad arī reku mēs vienītī mierīgi to varam izdarīt, ne?
šito paņemsim malā. Un mums motis ir uz rateļiem. Oi, bišķiņ pīp mans iemeties. Tā, noregulēt. Sodīts. Ieregulēs tā, lai smuki ir vietiņā. Un varēsim mēsties virsū, kaut kā tā. Tagad es pastīšos, vai vispār tu kaut ko redzi, un vai mums ir foršs leņķis. Paimsim vienu mazo pīpauzīt un mētīsimies virsū. Nu, kaut kā tā. Tā. Tagad tāds 8-gadīgs puišals, bet es tikko pastījos, vai pareizais leņķis. Un vispār tev būs tūlīt man jāpalabo. Šitas būs atjautības uzdevums, vai tu labi klausies un iedziļinājies, jo es tev pateikšu, kur tev man bija jāpalabo. Ja es gāju cauri sarakstam un es domāju, laikam ātrāk nekā es spēju izlasīt pats, ko es esmu uzrakstījis. Un zinu, kur mēs nokļūdījāmies? Mēs nokļūdījāmies to, kad runājot par svecēm, es minēju to, ka mums vajadzētu pārbaudīt inžektorus, un to mēs arī darīsim, bet šajā gadījumā mēs pārbaudīsim sveces, vai nav nokalpojuši savu mūžu, un pārbaudīsim koilas, vai dod pietiekoši ārāk dzirksteli. Un pie reizes arī pārbaudīsim inžektorus. Pastīsimies, vai mums degviela pūš tādā smukā vējiņā. Katrā ziņā kļūdīties ir cilvēcīgi, noteica ezīts un nokāpt no drāžu birstas. Bet ja jau tev nebūs, kur piesieties, tad nebūs interesanti, vai ne? Tā. Metamies virsū tajā korpusa izjaukšanai. Iziesim cauri, varbūt, ja tev kādreiz būs āķis lūpā un gribēsi ūdens moci nopirkt, tad zinās, kā viņi var izjaukt. Un vismaz šito veco Spark modelīti. Tātad mēs noņemam nost beņķīti. Ārkārtīgi vienkārši. Šeit ir šī tāds ten pipsiks. Piespiežam uz augšu un novelkam. Un tas arī viss. Palicis nedaudz nemarķēts marks ūdenīts. Štropīt ir, starp citu štropīt diezgan svarīgs moments, jo nekad nevar zināt, kas uz ūdeni var notikt, un tāpēc labāk, lai kādu var aizvilkt, atvilkt un tā tālāk. Šis mums nepaliekās, tas mums netraucē. Mētīsimies virsū, vai ne? Šajā gadījumā praktiski gandrīz visu varam atskrūvēt ar T30 torku. Viss diezgan vienkārši. Iesim pa perimetru uz riņķi. Nu, vispār man šitie ten spārniņi ir salausti. Oriģināli viņi ir tā, kad uzliekās virsū. Šeit, tur, kur ir nesalausts sausīts, tātad viņi uzslīd virsū un šeit ar vienu skrūvu nofiksējās. Man šajā gadījumā viņi ir vienkārši uz sirdsapziņu tur turās. Un uz vienu skrūvi kaut kā tā. Šie kārtīgi ielikt slodzītē. Kas vēl? Pie reizes attādīsim priekšu. Šeit mums īstenībā nav oriģināla skrūvīte. Šeit arī vajadzētu būt torkam, bet man tur ir kaut kāda ķīmija. Un, ja nemaldos, tur ir kaut kāda 8 skrūvīte iedzīta iekšā. Nevis 8 skrūvīte, bet pareizāk sakot, skrūvīte ar 8 mm galviņu. Šeit viss ārkārtīgi vienkārši. Līdz brīdim, kam ir jāiedod ir pēriens. Tātad šis priekšējais plasmas mums ir jādabot nost, lai atvienotu stūres trosīti. Redzi, šitāda ļoti īpaša skrūvīte. Fiksācijas skrūvi mēs esam atskrūvējuši. Šis plasmas šādi vienkārši novelkās. To nav
tik vienkārši varbūt izdarīt, ir bišķiņi ar spēku tas jāizdara. Šeit ir tāds plasmas fiksators, kas nevienmēr tik labi padodās, kā gribētos. Un man viņš ir bišķi jau paļurkāts, bet šādā veidā mēs viņu dabonam nost. Bet tad, kad viņš ir pilnīgi jauns un stingrs, dažreiz ir tā, ka tu daboni tādu iedot bišķiņu pērienu, lai tu viņu dabūtu ārā. Kaut kā tā. Tālāk mēs varam atvienot stūris trosīti. Stūrīt gan mana oriģinālā, bet tas doma nemaina. Šeit mums ir vienkārši 10 atslēdziņi un 10 muciņi vai 10 atslēdziņi. Kā tev labāk gribās Tieši tā. Jā, mums ir jāatver pilnīgi visas atvilknes, lai saprastu, ka te nekā vairs nav palicis. Labi. Pameklēs citur, kur nav. Varbūt arī šeit. Ja, tieši tā. Labi, paņems kaut kādu zaničku. Jo es ik pa laikam cenšos iepirkt kaut kādas atslēdziņas. 10. Un kaut kādas 10 muciņas. Bet izstāst, ka viņas visas ir ļoti veiksmīgi kaut kur degušās kopā. Labi, tad aiziesim pie lielās sienas. Nemaz nejautā, kas ar kalibru notiek. Ar citu ar kalibru lēnām viss kaut kas notiek. Es mēģinu te organizēt jau detaļas un iekārtot varbūt kaut kādu vietiņu, kur darboties. Reku viņas viss arī ir. Ņem, cik tev gribās. Nebūsim jau nepieklājīgi. Paņemsim 2, vai ne? Kā sacīt, jāsaka. Ja dota ņem, ne? Kamēr vēl nav nosvīdušas, bet vispār jau šī mums ir tajām komplektam. Kaut kādu iemeslu pēc noklīdos līdz šejienei. Voti tā, vai ne? Šeit mēs vienkārši šito visu atskrūvēsim. Varbūt pat ar ķenklām tiksim galā. Nevajadzēs pat tirkšināt atslēdziņu. Šitā. Tā ir šajā gadījumā fiksācijas uzgrieznīts, jo šeit iekšā plasmasā ir vēl viens uzgrieznīts. Ņemot vērā, kad ūdensmods vibrē, ūdens un vēl viss kaut kas, tad tas skrūvītēm visām jābūt diezgan labi nofiksētām ir. Vai šajā gadījumā tas ir ar kontrējušo uzgrieznīti vai dubulto uzgrieznīti vai skrūvi līmi. Katrā ziņā ūdensmocim skrūvi līmi un hermētiķis īsti pa daudz nevar būt. Šite var itīgi cūkoties. Kaut kādā brīdī pa daudz nebūs. Lai visi droši turētos. Voti tā. Tā. Šitos mēs norausim nost, vai pareizāk sakot tikai šajā pusē. 2 fiksācijas ķepiņas, un šeit vienkārši uz gumiju tas viss turās. Paraujam nost, un mēs tiksim klāt pie stūres trosītes. Viens no kaitinošākiem momentiem šīs 2 skrūvītes visā šajā korpusa noņemšanā, jo tur bišķi jāpacīnās, lai uzlikt normāli to torku un atskrūvēt. Viņas diezgan garas ir. Un tad ir dažreiz jāpacīnās. To var izdarīt no priekšas, ar tādu garu atslēdziņu ļoti viegli no priekšpuses atskrūvēt, bet šajā gadījumā man ir tāds custom-made bardačoks, kas vēl traucē papildus šeit tai garai atslēdziņai. Tā kā Spārkam ir mazs bardačoks, es viņu izdomāju, ka man vajag bišķiņu pārtaisīt, un man viņš ir tāds ļoti ietilpīgs. Kaut kā tā. Tāpēc mēs paņemsim šādu tirkšķenīti. Vispār kādreiz šitādu nopirku kurcā. Redzi, tu viņu var tirkšķināt gan šitā, gan šito galiņu kustinot, tu viņu var turpināt tirkšķināt. Teikšu, kā ir. Dzīvē tas tik labi nestrādā, kā gribētos, jo viņi dažreiz te raujās riņķī un izstāsta, kad mēs arī
Šajā gadījumā te netiksim klāta viņa. Es tikai gribēju noblatot, ka man šitāda ten atslēdziņa. Tāpēc mēs paņemsim citu atslēdziņu. Šitāda ten miniatūra komplektiņa, kas īstenībā ir ļoti foršs un parocīgs. Sameklēsim pareizo, mums vajadzētu tricārīgu sameklēt. Tā kā parokai nav tricārīgs, tad mēs paņemsim 27 un arī saies. Šitas ar tāds foršs komplektiņš ir ļoti maziņš un īsts, un te var ļoti ērti tikt klāt. Redzēju, cik ātri sanāca. Labi, es jau krāpos, es šito esmu darījis iepriekš, tāpēc man sanāk tā diezgan viegli tas viss. Jo, kā parasti saka, darbs ir parasti daudz grūtāks, ja tu nezini, kā to darīt. Bet šito es zinu. Jā. Noliksim šitā, lai mums nekas nepazūd un kaut kādai kārtībai dzīvē jābūt, vai ne? Šito bardaku tieši tāpat novāksim nost. Tā. Nu, mēs esam nonākuši līdz vieglākai daļai. Te mēs paņemsim. Vispār, kāpēc es domāju 10, paņem 12. Pilnīgi nenopietni. Tā tās mehāniķis stundas krājās, vai ne? Bezjēdzīgi vienkārši ņemot nepareizās atslēgas. Nu, tāpēc, ka kāds ziķers man ir ielicis nepareizi. Jā. Kāds ziķers, nu pats jau es būtu droši vien ielicis tā, kā vajag, bet tā, ka pielaižu vēl kādu citu pie šprices, tad visādi joki sanāk. Un šajā gadījumā vienkārši dažas skrūvītes mums ir tāpatās, bez uzgrieznīšiem. Vienkārši liek tik virsū, skrūvē nost. Un sānos mums ir šeit skrūvītes ar uzgrieznīti apakšā. Pagaidām noies pa perimetru. Un atskrūvēs vieglākās. Vispār īstenībā man ir jāpasaka arī lielu paldies Gitānai, jo šitā ten mazā Feed 3 aķenīte vispār man bija dāvinājums priekš Kalibras projektu. Tā kā paldies, starp citu, Gitānai. Tiksim mēs kaut kad varbūt arī līdz Kalibrai. Es ceru, ka viņi izdzīvos. Pagaidām viņi mums ļoti, ļoti labi nodara servisā. Skrūvēt arī ūdens mocīti. Un vēl visādas lietas. Ļoti forši parocīgi maz pistolīti, tā kā galīgi grūti. Man liekas, ka tagad ir pat vēl jaunāk. Šitā ir laikam Feed 3, ja nemaldos, maziņa. Neapmaksāt reklāmiņa, bet jā, šī ir Feed 3, bet vislabākais ierocīts visā servisā. Nu tieši uzreiz pēc flekša. Tad, ka šajā gadījumā mums otrā pusē ir uzgrieznīts ar šaibīti. Šādas skrūvas mums ir 10. Katrā pusē pa 5. Tad jau varēs iepūst vaigos un celt nost korpusu. Nu, vispār jau nē. Vispār mums vajadzēs izdarīt vēl vienu lietu. Mums vajadzēs atvienot vienu štekeri. Šeit, kas ir šajā gadījumā mums vajag atvienot šito ten štekerīt. Tātad mēs atvienojam visus vadus no korpusa un plus vēl mums ir sponsoni jāatvieno. Un šajā gadījumā mēs reku atvienosim reku vadiņu, kas aiziet uz displeju. Nu, šitāds tev droši vien nav vadiņš. Ja vien tu neesi nopircis no manīm sponsons.
Elektriski regulējams. Vai kā noblatoja, ne? Vispār arī par sponsoru projektu es tev daudz ko varētu pastāstīt, bet ļoti daudz ko varētu pastāstīt. Tas ir arī iemesls, kādēļ šobrīd servisa darbība ir, tā teikt, nopauzēta jau kaut kādu pēdējos praktiski 2 gadus. Cītīgi strādāju ar sponsoru projektu un ir gājis viss kaut kādi. Un daudz, ko es tev droši vien, ka gribēšu pastāstīt kaut kādā brīdī. Bet es nezinu, vai šodien. Tu vari droši kaut ko ierakstīt komentāru sadaļā. Tas jau ir arī veids, kā mēs varam komunicēt. Vai ne? Tad tu man kaut ko varētu pastāstīt, kas tev interesē vai kas tev neinteresē. Un pastīsimies, cik mums būs laika iedvesmu turpināt šito kanālu. Tā kā kaut kādā brīdī viss ir atkarīgs no tavu pieprasījuma, vai ne? Jo nav jau jēgas kaut ko darīt, ja to neviens neskatās. Tāpēc tava atbildība ir reāli iesaistīties un komunicēt, vai ne? Jo vispār arī šis video, es ceru, ka viņš aizies arī līdz YouTube, ir principā tikai un vienīgi pateicoties tavai neatlaidībai. Jo ir jau tādi, kas tikai kaut ko gaida, bet ir arī tādi, kas satiek un visu laiku prasa, kad būs. Nu, tad zināmā brīdī tas ir tāds spēriens pa pakaļ un tāda iedvesma, nu, kad kāds tās muļķības gaida, vai ne? Un ka kādam tomēr ir interesanti. Tā, pirms mums te viss izbirst, mēs arī labi atstāsim. Šite būs viss tā kā vajag katrā pusē savas skrūvītes un būs labais. Speciāli nemāksim. Un tālāk mums te nekas neizbirs. Tā, un vēl mums ir jāatvieno šīs 3 skrūvītes, kas bāciņi pieskrūvē pie korpusa. Tik tālu esam tikuši, ja akurāt kaut ko baiginās aizmirst, tad mums te viss ir ceļams. Nav ko te baigi žēlot un iespringt, te viss ir pietiekoši izturīgs. Pa brutālo ceļam tik nost, ne? Mums ir šobrīd jānoceļ tas tā, lai šeit izvilkt trosas ārā. Nu, re, cik skaisti. Tā. Opiņā. Kaut kā tā. Nu viss, cepuri nost. Varam tikt pie visiem labumiem. Tā. Šito mēs novācam. Un vispār kaut kādu iemeslu pēc man korpusā ir ūdens, kuram īstenībā nevajadzētu šeit būt. Jā. Nu, tāpēc mēs atskrūvēsim korķīt vaļā, kas ir šeit. Starp citā, lielākties ūdensmocim ir divas ieejas vai izejas, vai šajā gadījumā viena ir izeja un otra ir ieeja. Ja? Šīs lietas divas nevajadzētu vienmēr jaukt vietā, vai ne? Šajā gadījumā spārkam šeit ir ieeja, šeit mēs varam uzskrūvēt tā teikt pārēju un pielikt pie šlangas un rūcināt mocīt uz vietas. Tādā veidā viņš dzēsēsies, jo bez ūdens to īsti nedrīkst darīt, tikai ļoti īsti mirkli. Šeit tāpēc nekā arī nav, šeit droši var kaut kas ieiet. Bet šeit labajā pusē šī ir izeja, kur ir jābūt virsū ciet korķītim. Šajā gadījumā braucot ar ūdensmoci, šeit rodās tā teikt vakums un tas ūdens izvelkās ārā, tāpēc ir interesanti, kāpēc man korpusā ir ūdens. Mēģināsim saprast, bet šobrīd mēs nolaidīsim ūdenīti. Oi, slapi situācija, vai pareizi sakot, sulīga situācija. Bet jā, kaut kādu iemeslu pēc ūdensmocī ir ūdens. Viens no iemesliem varētu būt tāds, kad es mocu diezgan daudz piesmēlu,
tajā brīdī, kad es diezgan ilgi stāvēju uz vietas un skatījos Summer Sound bez biļetes. Bet tas nav iemesls šajā gadījumā jaudas zudumam. Neatkarīgi no tā, mums ir kaut kāds jaudas zudums. Maziņš rekordzinējs, 900 kubikcentimetri, 3 cilindri. Un šeit arī notiksies šobrīd visa darbība. Pie viena arī nomainīsim eļļu. Man liekas, zin kā ir, paņems kaut kādu spanneli tā, lai te viss nav slapšs. Būs jābradā pa kaut kādiem ūdeņiem. Paņems vieglu spannīti. Notecinās tā kā pie cilvēkiem. Viens solis tuvāk uzvarai. Kaut kā tā. Tā kā, ko mēs darīsim? Izskrūvēsim reku ārā koelas. Tiksim pie svecītēm, pastīsimies svecas. Pastīsimies arī, nekur noņemsim degvielas līniju. Pastīsimies, kā inžektori mums strādā. Šeit vienosimies klāt un pārbaudīsim degvielas spiedienu. Un jā, nu kaut kā tā. Paņemsim mazu pauzīt un to jau turpināsim darboties. Kaut kā tā. Un, nu ko, dažus litrus vēlāk esam bišķiņi uzlādējušies, suli notecināt. Un varam turpināt mūsu misiju. Sāksim ar kompresijas pārbaudi. Vai ne? Kas mums šajā gadījumā dzinējam ir pats svarīgākais, vai ne? Pārbaudīsim, tā teikt, dvēseles stāvokli. Šobrīd paņemsim mūsu universālo T30 torku. Un izskrūvēsim koelas. Nu, vispār arī man koelas nevieš kaut kādu šausmīgu uzticību. Starp citu, šīs nav oriģinālās koelas. Bet nu, pagaidām it kā kalpoja labi. Bet tai pašā laikā, nu kas zina, varbūt neiedod džibu tā kā vajag vai ne? Tā arī var gadīties. Bet pirms mēs te gudri spriedelēsim, nu vienkārši sāksim kaut ko darīt, vai ne? Lietas labā. Šajā gadījumā mazās mums ir svecītes. Izmērs ir M16, tā teikt, 16 mm svecītes. Pamēģināšu šitā izvilkt. Protams, ka tā nesanāks, jo šitā īstenībā ir oriģinālā, tā teikt, sveču atslēga vai sveču muciņa, kur vajadzētu būt iekšā gumītei. Tajā brīdī, kad mēs to svecīti atskrūvējam, nu, tad pats gals parasti ieķerās gumijā. Tad, ja viņš nav pazaudēts, tad tas tā arī strādā. Bet šajā gadījumā mums tā gumija ir kaut kur aizgājusi ar tām 10 muciņām kopā. Tāpēc paņemsim reku mazo ziķeri un izķeksēsim ārā. Redzēji, šitā ten. Tā tad izvilksim visas svecītes, paskatīsimies, ko par visu šo situāciju domā aizdedzes sveces. Nu, zin kā, vieglāk to ir izdarīt. Tad, kad to sveci līdz galam izskrūvē, tad nav jāčakarējās. Tad viņi vienkārši reku paņem un izvelk. Bet tā kā viens no mums
bija ļoti slinks, lai vēl 3 reizes pagriezt muciņu. Tāpēc mēs te pačakarēsimies tūlīt. Vai arī vienkārši izdarīsim lietas līdz galam. Nu, re. Nu, jau vajadzētu sajiet. Un ko mēs šeit redzam? Nu, mēs redzam to, kad ir kaut kāds mitrums ticis iekšā, kas nav labi, neforši. Kaut kāda ir korozija nedaudz uz svecēm redzam. Sveces ir arī bišķiņi apdegušas. Es viņas kaut kad īstenībā liku jaunas, neesmu daudz braucis, bet man nepatīk to, kā izskatās šobrīd aizdedzas sveces, kas iespējams, ka varētu radīt zināmas problēmas, un mums nav pietiekoši laba dzirkstele. Bet tā kā mums ir sveces izrauts, mēs varam ķerties klāt pie tās kompresijas mērīšanas, vai ne? Vai pareizāk sakot, kompresijas pakāpes mērīšanas. Mums vajadzēs pārēj šito. Nevajag mums dabūt iekšā kaut kādas svešķermeņas, tāpēc visu to mēs varam arī rūpīgi izdarīt, vai ne? Uzpūst nedaudz vējiņu. Sāksim ar, principā mēs varētu sākt ar pirmo cilindru. Es vispār neesmu 100% pārliecināts, vai tieši šis ir pirmais cilindrs vai šis, bet parasts cilindrs mēra no, tā teiktā, siksnas puses. Šajā gadījumā šeit nav siksna, kā tu redzi, bet šeit ir ķēde, ko var redzēt pēc izliekuma. Šeit ir zobrati, sadalens galā. Tad, mēs pieņemsim to, ka šis ir pirmais cilindrs. Un jādod piparā, vai ne? Šim nolūkam, pa lielam, lai mēs kaut ko vispār varētu pielaist, mums šis štekers ir jādabon klāt šeit, vai ne? Tad, ja tev nav tāds speciāls vadiņš, tad tev ir jāceļ virsū korpus, kaut kā jāsariktē, un tad tu vari pielaist dzinēju. Šajā gadījumā es esmu diezgan advancēts džeks, un man ir šāds pārējais kabelis. Mēs to varam izdarīt. Tā teikt, gandrīz attālināt, vai ne? Līdz ar to šito mēs uzķeksējam šeit un šito šeit. Tagad mēs to varam izdarīt arī ar distanci. Lai mēs pielaistu vispār dzinēju, mums vajadzētu atslēgu uzlikt, un šī ir ļoti nopietna atslēga. Zini, cik viņa ir nopietna? Vienīgais, kas šeit ir iekšā, ir neliels magnētiņš. Tā kā līdz ar to šeit pieliekot magnētu, tu var mierīgi mocīt pielaist. Ja kādreiz gadījumā pazūd atslēga kaut kādiem iemeslu dēļ, tad uzliec vienkārši šeit magnētiņu. Tas strādā uz veciem spārkiem, šie ir cik no vecs, bet šis 17. gada mocis līdz pat, man liekas, kaut kādam 22. To var ar magnētiņu pielaist. Pēc tam šeit nāk čipiņš iekšā. Nebūs tik viegli aizdīt mocīt. Šiermā tas ir vairāk kā kill switch. Tajā brīdī, kad tu nokrīti, tad vienkārši noraujās reku nost, atslēdziņa, mocis noslāpst. Ļoti svarīgs moments. Bez nepiestiprināts atslēgas labāk nebrauc. Citādi mocis nenoslāps un tu būsi ūdenī un mocis jau būs sen aizbreltējis uz citu krastu. Kaut kā tā. Ko? Pamēģinās pašķilt, ne? Pastīties, ko tad mēs te varam noķert un nomērīt. Pa lielam un pa mazam, ko mēs šeit secinājām, cik viņam var, protams, ka ticēt, tad es teiktu, ka mums ir kompresija kaut kādi 11 plus mīnus 11 bāri. 9, 10, 11. Katrā ziņā nomērīsim vēlreiz drošības pēc.
Īsāk sakot, kompresija ir, un kas mums ir pats svarīgākais šobrīd, vai ne? Nu, tagad iesim tālāk. Paskatīsimies, vai mums ir plus mīnus līdzīga kompresija. Visos cilindros izstāst, ka mums arī aķi laikam vajadzēs uzlādēt. Šis vairāk negriež nekā griež. Nu, ļoti līdzīgs mērījums. Nu, kaut kādi starp 10 un 11. Viņš mums te ļurkājās, kas būtu, nu, it kā apmierinoši. Nu, ja būtu kaut kādi 12, es būtu priecīgāks. Bet šobrīd liekas, ka visi normas robežās. Nē, te viss ir galīgi labi. Tā teikt, pēc čuja pilnīgi var just, kad viss ir kārtībā. Ja mēs gribētu kādam atskaitīties, vajadzētu ļoti precīzes mērījumus, tad mēs noteikti uzlādētu akumulātoru, veikt pierakstus un tā tālāk, bet šajā gadījumā pēc iepriekšējas pieredzes pilnīgi jūt, ka viss ir kārtībā. Tā kā šeit problēma īsti nebūs. Gribētu teikt, ka dzinējs ir dzīvotājs. Vai ne? Vispār varētu jau šito adapterīt atvienot. To mēs arī izdarīsim, ne? Nu tā, lai kaut kāda kārtība dzīvē ir, lai nav tā, ka pazūd, vai ne? Bet vispār šis mums ir palicis kaut kādā dzinējā. Nu, kaut kādā, kurš varbūt, kad augšā bēniņos mētājās. Tā, tik tālu mēs esam tikuši. Zinu, ko vēl es gribu pārbaudīt? Es gribu pārbaudīt, ko mums dara injektori. Šajā gadījumā, kā mums pūš, vai pareizāk sakot, smidzina degvielu. Tad mēs to izdarīsim tā, ka paņems kaut kādu kodēju. Nu ja, atvilksim pilnīgi visas atvilknes vaļā, lai pēc tam atrastu knīpens. Atskrūvēsim degvielas sliedi, izvilksim ārā injektors, pagriezīsim pret sauli. Nu, postīsimies, kas tad īsti notiekās. Ja, tieši tā. Ļoti universāli. Ļoti universāls T30. Man ir tāda aizdoma, kad zinu, kur būs problēma. Vienkārši aizdedzis svecēs. Ka mums ir absolūti korodējušas aizdedzis sveces. Kaut kā baigi labi izlec ārā. Nē, nu tas jau ir tā kā labi. Bet tā. Nu, šobrīd, ko mēs esam izņēmuši ārā injektors, apgriezuši pēc sauli. Šobrīd pastīsimies, nu, kāda mums nāk ārā. Tā teikt, migliņa, vai ne? Ļoti smuki. Katrā ziņā šeit viss ir galīgi labi. Degviela mums diezgan skaisti smidzinās, tā ka tur arī īsti nebūs problēma. Ne? Nemeklēs problēmas, kur viņas nav. Pie viena, kamēr mēs esam šito izdarījuši, mēs varētu paņemt vēju nedaudz. Bišķi kaut ko iepūtīs, ne?
vispār, ja man būtu jaunas blīvītes, es labprāt ielikt jaunas blīvītes, bet liekas, ka viņas vēl ir diezgan mīkstas un varētu arī kaut ko turpināt blīvēt, vai ne? Pastīsimies, cik mums tas stingri tas viss ies iekšā. Zini kā? Nu tā kā ar dievu uz pusēm. Es vismaz gribētu, lai viņas ir stingrākas, bet negribās eksperimentēt ar aftermarket blīvītēm. Īsāk sakot, cerams, ka sajies. Vai ne? Jaudīgi pistolīti. Vienu kļūdu, nu tu esi kļūdījies. Tāpēc man kaut kā patīk vienmēr tīri izjust uz roku, ko es te daru. Tie tirkšķīši tādi mānīgi varbūt. Viens tirkšķis un tu esi aiztirkšķējis pa daudz kaut ko. Un tad var tālāk izdomāt vītni no jauna. Tā, kas vēl? Iepūtīs bišķi vējiņu, tā lai mums ir tīrs viss un kārtīgs. Un varēsim jaunas svecītes skrojot iekšā. Vai ne? Zinu, ko mēs vēl varam pārbaudīt. Pirms mēs liksim iekšā jaunas sveces, mēs varam paņemt tādu spēļu testerīt un notestēt. Un šīs mums ir jaunas. Paņemsim, kur ir tās vecās mizas. Un joka pēc patestēsim. Ko mums šis joka testeris parādīs? Kāda mums ir dzirkstelīte? Vecai svecītei un jaunai svecītei. Tā. Pastīsimies, ko viņas te dara. Zini, kā ir? Tā ātri skatoties diezgan normāli. Dzirkstelīte. Kā jau es minēju, šis ir tāds joka testeris. Kaut ko te pārbaudīt var, bet tā pašā laikā svecīte arī darbojās nedaudz savādāk pie temperatūras. Mēs varam paskatīties, cik daudz viņi ir izstiepusies. Un izstiepusies šitā reku. Es nezinu, kā viņi pareizi tehniski varbūt saucās, tagad uz sitienu nebūs pareizais definējums, bet šitā ten vietiņa svecīte ar laiku viņa izstiepjās. Līdz ar to svecīte ir padilusi bišķiņu. Īsāk sakot, nav ko te daudz ko spriedelēt. Liekam iekšā jaunas sveces un aizmirsīsim šo problēmu varbūt. Vai ne? Vai pareizāk sakot, pēc izslēgšanas metodas kaut ko varbūt arī atrisināsim. Tā, paņemsim reku veiklo rociņu. Nu, teorētiski un praktiski viņas vienkārši varētu mest iekšā, bet tas nav galīgi labais tonis. Tāpēc mēs viņus ieliekam smuki.
Un izdarīsim to tā, kā vajag. Nevis metīsim iekšā, dabūsim nevajadzīgu triecienu. Kaut ko varam sabojāt, vai ne? Vispār bieži vien man patīk skatīties, kā tie džeki Indijā kaut ko taisa. Vienkārši kaut kādās smiltīs, netīrībā, kaut ko samet. Un, varbūt kāds, kas ir kaut ko redzējis, kā kaut kādās Zimbabvē taisa tās mašīnas, viņi tur parasti smagās mašīnas remontē. Liekas vienkārši drausmīgi. Vienkārši smiltīs izjauc dzinēju, kaut ko viens pamazgā ar kaut kādu otiņu, kaut kā saliek kopā, un kaut kā arī tās tehnikas iet, lai cik tas dīvai nebūtu. Vai ne? Nu ko, ar roku esam pievilkuši tik, cik mēs esam pievilkuši. Pareizi vispār jau būtu jāpievelk tik, cik ar roku vien var, un tad, principā, 90 grādi. Nu tā it kā runā, ka ir pareizi. Pievelkam ar roku tik, cik vajag, un pa 90 grādiem. Un tad vēl bišķiņu pievelkam, un tad vēl nedaudz pievelkam. Tad vispār tā kā svecis ir pilnīgi jauns, tad tur ir tāda šaibīta, kas pirmajā reizē nospiežās. Tāpēc tas mērījums ir tāds ne līdz galam precīzs. Nu, nav tā, ka es pirmo reizi dzīvē svecis skrūvēju, tāpēc es to varu atļauties izdarīt bišķiņu uz haļau. Bez nekādiem grādiem un ņūtona atslēgas un vēl visādiem brīnumiem. Paņems tīru uz pieredzīt, ne? Tā, īstenībā jau, ko mēs vēl varētu sadarīt, mēs varējām pieslēgt arī koilas un iebāzt tur iekšā sveci un postīties, cik jaudīgi ir dzirksteli. Bet šeit viss ir tīrs, skaists. Nekur nekādi zaļie nav iemetušies. Katrā ziņā, ja viņi strādā, nu tad viņi strādā. Nevarēsim šeit norakstīt uz kaut kādiem trūkstošiem, nu tu saprati, trūkstošiem impulsiem. Oi, ko gudri pateic, ne? Jā. Tā. Šitā. Un te mums reko viss ir silikonos, viss ir tā kā vajag. Speciāli neko nezieķēsim. Bet tā. Papildus neko. Bet principā, lai tur netrāpītos mitrums, tur visam jābūt sazieķētam. Jo ūdens mocis, labi, nestoties to, ka man tagad vispār tiek kaut kāda sulīga situācija, kaut kā iemesla pēc, tad ūdens mocī tāpat ir mitrums, ļoti daudz. Un visur, kur nav kaut kas uzzieķēts, nu var krābīts iemesties. Tāpat reku visu kontaktu, viss ir silikonos. Tos gan mēs atjaunosim drošības pēc, kamēr mēs tad darbojāmies, tikmēr sazieķēs pa jaunam. Вот и tā. Burvī. Iešpricēs kaut kāds silikona bišķi, ne? Nekas daudz nav palicis.
burvīgi. Tā. Ko darīsim? Mērīsim degvielas spiedienu vai norakstīsim šito uz svecēm? Zin kā, man liekas, ka tur viss būs svecēs. Bet varbūt tomēr labi, nedaudz apdomāsimies. Paņemsim maz pauzīt un tad jau skatīsimies, ko darīsim. Ātri ierakst komentārā, mēs mērīsim degvielas spiedienu vai mēs paļausimies uz to, ka tur visam ir jābūt tā, kā jābūt. Aizgāja, Eoni, čau, esam jaunā dienā. Nu, vispār tu jau esi droši vien tur patās, kur tu biji pirms minūtes, bet es esmu jaunā vakarā. Stāvēsim tev atkal virsū un turpināsim mūsu uzvaras gājienu, kas ir noticis par šo laiku. Tur te viss ir savācies. Viss mitrums ir izlaists ārā, viss ir izžāvēts, ir uzlādēts arī akumulators. Es to uzģērbšu uz pieres, lai tu kaut ko redzi. Nu, re, sēdi smuki. Un pēc tādas nelielas, tā teikt, sīkākas inspekcijas es esmu atradis arī, kāpēc korpusā bija ūdens, kas sākumā likās varbūt no ilgas stāvēšanas uz vietas un tā tālāk, bet mums tā problēma ir daudz dziļāka. Nezinu, vai tu redzi vai nē, bet mums ir šeit baigā šmuce. Te viss ir vaļā. Līdz ar to ir izšķīdis, tā teikt, bundulis. Izpūtējam, tūlīt mēs viņu noņemsim nost un parādīšu tev, kā tas viss izskatās, bet šeit arī tā tad ir problēma. Ja reiz ūdens mocī, tā teikt, ūdens saglabājās, nekur netecēja, tad skaidrs tas, kā apakšā caurums nav, vai ne? Ja kaut kā tiek iekšā, tad jātiek arī ārā. Tad šajā gadījumā mums tur smuki ūdens glabājās, tātad korpus ir vesels. Nav daudz iespējas, kā ūdens var tikt iekšā korpusā. Viena no iespējām ir tātad caur dzesēšanu. Ūdens mocim, tā teikt, izplūdes kolektors dzesējās ar ūdeni. Šis bunduls ir pilns ar ūdeni pie normālas darbības, tā teikt, un jā, tādā veidā viņš dzesē izplūdes kolektoru. Līdz ar to šeit ir pušums, un tad attiecīgi no šejienes tas ūdens viss ir gājis iekšā mocī, un ļoti labi, kad mēs esam veiksmīgi tikuši arī krastā, un šādu defektu pamanījām tagad, nevis turpinājām braukt un nepievērst uzmanību tādām lietām, tā teikt, uz ūdens joki mazi, nu tad izskatās, ka mums sanāks tāda solīda apkopīta, visādas labas lietas. Būsim sadarījuši. Nu, man kā reiz ir aizķēries krājumos cits bundulis. Šeit gan ir neliela problēma. Šis ir temperatūras sensors, kas normālā izpildījumā izskrūvējās. Un izskrūvējās ar visu vītni, nevis tikai daļēji, vai ne? Tātad sensors ir salauzts, mums ir jādabona ārā tā teikt, sensoram gals, kurš ir kaut kāds bronzas vai misiņa, un kurš ir oksidējies un attiecīgi pie kaut kādas skrūvēšanas bija nolūzis. Tagad mums vajag šito dabūt ārā. Es viņu te bišķiņ jau mērcēju šobrīd es ar tādu injektora atbrīvotāju, kas ir diezgan nikns, cerībā, kad oksidācija būs bišķiņa padevusies, bet jebkurā gadījumā mēs viņu sildīsim ar degli un cerēsim, ka mēs varēsim saglābt to bunduli. Kaut kā tā. Tagad šajā gadījumā vienosim reku vaļā temperatūras sensoru. Cerams, ka mēs varēsim šo pašu dabūt ārā veiksmīgi. Un īstenībā mēs viņu varētu arī sapūst. Tā teikt, no abiem diviem sastelēt un tikt galā ar visu šito problēmu. Tā teikt, no diviem saliksim vienu. Tā, mums vajadzētu kaut ko ar ko paskrūvēt, vai ne? Vajadzētu ieraut mīnusā ar skrūvgriezni. Līdz ar to paskatīsimies kaut ko, ar ko mēs varētu kaut ko paskrūvēt. Paņemšu šito veco mizu un vienojam vaļā. Nekas šeit sarežģīts nav. Viens hamutovs.
šeit gan ir nedaudz pārvērtības, šeit ir taisnā rora uztaisīt pēc bunduļa. Tā, lai ir tāda sajūta, kā ātrāk iet, vai ne? Bet jā, šis ir viegli pārbūvēts mocīts. Šādas tādas lietas šeit vairs nav. Tāds, kā iznāca 2017. gadā no rūpnīcas. Tā, šitā. Šito mēs arī pavalkam maliņā. Un esam veiksmīgi izņēmuši ārā bunduli. Starp citu arī, lai nerastos šādas problēmas no iekšpuses, tad ūdensmods pēc lietošanas piedarbina, tā teikt, un uzgāzē, lai visu to ūdeni, kas šeit visu laiku krājās, lai maksimāli izpūst ārā. It īpaši, ja tu brauc kaut kādā sāls ūdenī, tad, lai iekšā pēc iespējas mazāk būtu kaut kāda oksidācija. Nu, neatkarīgi no tā, tāpatās šeit mums ir kaut kas, kas ir sakrājies. Negribās cūkoties uz zemes, bet domu tu saprati. Nu, šeit ir arī problēma. Kā redzams, plais ir diezgan iespaidīga. Bunduls ir pilnībā saplaisājis. Nu, vismaz labi, ka pilnībā neizšķīda, bet no šī arī mums ir pilns korpus ar ūdeni. Nu, kaut kā tā. Uz karstām oglēm pamēģināsim izskrūvēt arī sensoru. Cerībā, ka mēs viņu diezgan veiksmīgi varētu dabūt ārā. Nu, pamēģināsim ar 19. izmēra atslēgu. Nu, re? Dažreiz saka atsmērs, sūdmērs. Dažreiz arī sajiet. Nu, davai, tu rīkšķus. Lai mēs viņu varam arī smuki izskrūvēt. Nu, paldies tev. Izskatās, ka kopā mēs te būsim noturējuši, vai ne? Tos īkšķis un viss arī tas skrūvējās. No, sajies. Diezgan labi nooksidējies, bet sensors vismaz ir ārā. Viena problēma mazāk, tagad ir nākošā problēma – dabūt šo draugu ārā. Ko mēs darīsim? Tātad, es esmu bišķi piegatavojies, paņemsim tā teikt ekstraktoru. Un teikšu, kā ir, šis nekad gandrīz nenostrādā. Gandrīz nekad ar viņu neko nevar atskrūvēt. Tā teikt, doma ir laba, bet izpildījums ne līdz galam. Pamēģināsim, varbūt šodien mums izdosies pie šīs situācijas, jo kaut kādā brīdī, ja kaut kas ir iestrēdzis un šito, tā teikt, skrūvējot iekšā, tā teikt, viņš kaut kādā caurumā skrūvējās iekšā, bet tai pašā laikā viņš ļoti viņu izpleš un, principā nekad viņi neko nevar atskrūvēt, bet varbūt, ka šodien sajies. Nekad neko nevar zināt. Tā kā es viņas bišķi tur nomiekšķējis, tad varbūt arī izdosies. Tā, mēs izdarīsim šitā, iekārtosimies kaut cik ērtāk. Novāksim nedaudz bardaku, lai nav pa zemi jāmīcās. Varam ērti darboties. Pie reizes paņemsim kaut kādu mučeli. Vajadzētu būt 12, ja atmiņa nemiļ. Nefigā. 13. Ja vispār muciņa pareizā vietā. Jā. Bet mums vajadzētu, zin ko, mums vajadzētu vidējo izmēru 13. Šitā. Nu ko, tev būs atkal jātur īkšķi. Mēs mēģināsim šito pasākumu uzsildīt. Ideja tai sildīšanai ir sekojoša. Pats svarīgākais, mēs mēģinām uzkarstēt metālu. Un ko dara metāls tad, kad viņš uzkarst? Metāls izplešās. Tā ir arī tā galvenā mums šobrīd cerība, kad mēs uzsildam nedaudz metālu, un viņš izplatīsies. Un pie viena nedaudz vieglāk varētu skrūvēties viss tas, kas ir nooksidējies. Arī siltumiņā iespējams, ka labāk uzvedīsies. Šausmīgi man negribās viņu pārsildīt.
Man kaut kā baigi nepatīk to, ka tas alumīnijs ir ļoti plāns. Pie kaut kādas temperatūras maiņas varētu parādīties arī kaut kādas plaisas. Jo mēs to darām diezgan nevienmērīgi, mēs to darām maksimāli strauji vienā vietā, kā arī vajadzētu darīt, jo mums vajadzētu galvenokārt uzsildīt šito vietu, nekā iekšā to bronzas insertiņu, tā teikt, ne insertiņu, bet galveno sensoru. Mums vajadzētu tā, lai tā ārējā daļa izplešās ātrāk nekā tā iekšējā. Nu, kaut gan tai pašā laikā materiāli nav vienādi un uzvedās dažādi pie dažādām temperatūrām, bet jebkurā gadījumā nu, mēs te paelposim bišķiņu to, ko nevajadzētu elpot. Izstās, ka viss ir tādā siltumā, kad katrā ziņā mūsu ekstraktors iet dziļāk, kas ir labi, bet tajā pašā laikā viņš papleš iekšā visu to pasākumu. Tāpēc arī parasti tas līdz galam nenostrādā tā, kā gribās. Nu, man ir otrs variants, un otrs variants šajā gadījumā ir dzīt iekšā kaut kādu torku, un tādā veidā viņi dabūt ārā. Nu, vēl sliktākais gadījums tad ir urbt caurumu, griezt jaunu vītni, un kaut kā mēģināt to izsaglābt. Nu, reku, gala rezultātā mums tāpat nospied uz zemi, lai ērtāk varam strādāt. Jā. Nu, šobrīd izstāst, ka mums ļoti veiksmīgi ir nekas neizdevies, bet vajadzēja pamēģināt. Šeit reku mums ekstraktors griežās uz riņķi. Bronza drod diezgan drūpošs materiāls. Cerība, protams, ka bija maza, bet vajadzēja pamēģināt. Šito mēs varam atkal nolikt kastītē, kuru vajadzētu jau sen izmest ārā. Kāds jau te mēģinājis lidināt viņu pret kaut kuriem, bet pagaidām mēs atstāsim. Nekad nevar zināt, kad var vēlreiz pamēģināt, lai atkal neizdotos. Kaut kā tā. Bišķiņu pamiekšķēsim vēl, un tad pieņemsim lēmumu, ko darīsim tālāk. Paņems tev uz pauzīti. Tā tad, nu ko, pēc nelielas apspriedzes pašam ar sevi esam pieņēmuši lēmumu ar saviem iekšējiem dēmoniem, ka mēs sāksim urbināties. Šajā gadījumā paņemsim 8 mm urbīti un izurbināsim caurumu. Nē. Urbums būs. Kāpēc astoņnieku? Tāpēc, lai mums būtu rezervīte. Sliktākajā gadījumā, vai pareizāk sakot arī normālākā gadījumā, tad pēc tam urbsim desmitnieku un griezīsim iekšā jaunu vītni. Šobrīd mēs to izurbināsim tikai tik daudz, lai iedzītu iekšā torku. Un, nu, pamēģināsim vēlreiz viņu atskrūvēt, tā teikt, kaut cik draudzīgā veidā. Kaut ko mums te vajadzētu iedzīt. Kas ir tuvāk pēc ģīmju un līdzības? Nu, varbūt, kad šito. Paņems kaut ko, oi, te nekā nav. Esam palikuši bez Flintstone.
Kaut kā tā. Nedaudz bronza iesprāga, bet tas pat varbūt nav slikti. Ieplaisāja, iesprāga, kāda tur tagad būs. Varbūt, ka tādā veidā viņi padosies. Bet, zin kā ir. Nu jā, te nav ko dirsties. Te mēs darīsim uzreiz tā, kā vajadzēja darīt no paša sākuma. To vajadzēja pamēģināt, vai ne? Izurbināsim ar 8 līdz galam, tad urbināsim ar 10 un griezīsim iekšā 12 mm vītnīti sensoram. Nu, re. Burvīgi. Nu, būtu jau baigi labi, ja mēs viņu varētu dabūt arī pēc tam ārā, ka tur mums nav kaut kādas sieniņas, kas traucēs mums dabūt to pasākumu ārā. Ne, te visi galīgi labi. Tā kā krājkasīt jāpakrata. Saņemies. Iekšā ir, bet ārā nenāk. Bet labi, ar šito mēs tiksim galā. Mums tāpat pēc tam būs kaut kādas skaidiņas un kaut kāda brīnuma, kur jādabon ārā. Tā kā turpinām mūsu stipro rociņu pievilcis kāds ir. Kur tu vēlos? Turpināsim iesākto misiju. Šobrīd urbināsim iekšā ar 10 mm urbīti. Mēģināsim nolikt to kaut kā šitā, lai varam ietrāpīt kaut cik arī centrā. Droši vien, ka paņēma visasāka urbi visā darbnīcā, tāpēc mums te tik pacietīgi tas viss notiek. Dosim iespēju kādam citam censonim sev pierādīt. Vispār šie forši urbīši. Zebras urbīši, kas ir pakāpju urbīši. Nu tad, ja viņi ir jauni, tad viņi vispār ir, vispār neaizstājami. Bet šitie mums ir bišķa pieredzīti, tāpēc mēs te dabonam pacīnīties. Nu, galīgi labs materiāls. Nu, kaut kā tā. Īsais verdikts. Nu, esam diezgan veiksmīgi trāpījuši centrā, kas ir labi. Nu, mēģināsim šobrīd tikt pie jaunas vītnes. Cerībā, ka mēs to caurumu tik ļoti neizbojāsim, kad tur varēs arī kaut ko ieskrūvēt. Kaut kā tā, sensorā mums ir M12 vītne. Mums ir pirmā numura vītņu urbis. Mums vajadzētu arī kaut kāda eļļīti. Īstenībā ir tā, ka bronzai, misiņam un tā tālāk, tas ir diezgan drūpošs metāls. Un nav baigais risks, ka viņš iesprūdīs, jo viņš drups. Bet, jebkurā gadījumā, lai mums labāk te kaut kas slīd, paņems bišķiņu, samitrinās galvu un trieksim iekšā. Jā, manīs, kas mums te izdosies.
vītņu, reku pēc skaņas jau var dzirdēt kā drūpa. Katrā ziņā vītņu urbi lielākoties iedalās 3 numuros. 1., 2., 3. numurs. Ar to domu tādu, kad ar katru to numuru tā vītnīte paliek precīzāka un lielāka. Un šajā gadījumā mums viņu vajag tādu, lai mums viņa ir stingra. Tāpēc mums ir 1. numurs. 1. numuram arī tas gals ir spicāks. Šobrīd nemēģināšu skrūvēt līdz galam, jo mums viņu vajadzētu, viņa tā diezgan stingri ir. Kaut ko parubināsim bišķiņ. Un izskatās, ka mums ir no vecā sensora te kaut kā vītnītes pārklājās, kas būtu tā kā normāli. Un īstenībā ir tā, ka es laikam nerubināšu to, ko man nevajag rubināt, jo patīrīsim vēl nedaudz. Jo šajā gadījumā vītnes droši vien, ka pārklājās. Vecā vītne ar jauno vītni ir vienādā izmērā. Un līdz ar to ir vairāk kā skaidrs, ka mēs droši vien netrāpījām precīzi pa solim. Kā rezultātā mums vajadzētu, lai tie vecie pārpalikumi no vecā sensora kalpotu kā tāds, kā viņš varētu kalpot un aizstāt materiālu. Slodzes tur nav milzīgas, tāpēc izskatās, ka ļoti veiksmīgi kaut kāda vītne mums šeit ir, pat ļoti skaista vītne, un mierīgi varēsim skrūvēt iekšā jauno sensoru. Un, man liekas, ka te sajies viss tā, kā jāsajiet. Bišķiņu uztīrīsim, tā lai pašam prieks. Vai ne? Būs mums tāds remontiņš ātrais. Šis arī diezgan veiksmīgi oksidējies. Viss ir ar oksidāciju pilns. Blīvīt arī mums nav tā labākā, bet vai man gribās viņu mainīt? Es gribētu teikt, ka nē, bet varbūt, ka varam arī nomainīt. Vai arī nemainīsim. Baigi man negribās iespringt pedantismā, kur tas nav nepieciešams. Ja es droši vien, ka tev taisīju, tad es toču likt jaunu. Bet tā kā reku viņa paspiedusies bišķiņi, izmērā mainījusies, mēs viņu varam kniept uz pusēm likt jaunu, bet tas nav baigi nepieciešams. Pārbaudīsim, vai mums te kaut kas vispār izdodās. Uztrāpīsim kaut cik. Uz kaut kādu solīti. Zin kā ir, man liekas, ka ir baigi labi. Pirmais solis ir, bet es padzīšu bišķiņu viņu dziļāk. Tas ir forši, ka viņa ir stingra. Tā vītne, bet man tomēr gribās, lai ir bišķiņu mazāk stingra, tāpēc mēs viņu vēl nedaudz padzīsim uz priekšu. Patīrīsim. It kā vajadzētu sajiet. Kaut kādā ideālā gadījumā mēs varētu arī šito pārtīrīt ar vītņu bāku. Bet mums vajadzētu, lai tas viss tur ir stingri. Daudz maz. Patīrīsim. Šitādā veidā. Tā. Es teiktu, ka mēs varētu mierīgi šito triekt iekšā, ne? Ko tu saki, būs labais? Lai tas vieglāk mums slīdētu un pie reizes arī nebūtu tāda oksidācija, izmantosim šajā gadījumā kvēlsvecēm. Mēs šito izmantojām, kas ir keramiskā pasta. Tādā veidā mums būs tāds ekstra, tā kā blīvu materiāls vēl nedaudz.
Un plus vēl izvairīsimies no tā, nu baigi dāsni īstenībā paņēma. Izvairīsimies no tā, kad nākošais viņš tik ļoti nesapūs, vai neoksidēsies, vai neapsulbēs, nu sauc kā gribi. Ļoti dāsni īstenībā paņēma. Diezgan svarīgs moments pašu sensoru neapķēpāt. Tā ir, ka gribās tīrīt un nesatīra. Vairāk sašmucē nekā satīra. Bet uz sensoru mums viņa galīgi nevajag. Un viss triecam iekšā. Mums ļoti veiksmīgi šobrīd arī kalpos kā lubrikants. Ļoti labi. Izskatās ļoti labi. Iet ar zināmu pretestību, bet tai pašā laikā ne ar ļoti lielu pretestību. Nu, kas liecina par to, ka mums te kaut kas varētu izdoties. Nu, re. Sajies. Nu, es teiktu, ka mums ir uzvara. Pastīsimies, vai plaknes daudz maz sakrīt. Liekas, ka būs labi. Izkratīsim ārā nedaudz no krājkasītes liekos atlikums, kaut gan īstenībā tie tāpatās ar ūdeni varētu kaut kur izmazgāties, bet mēģināsim dabūt sensoru galā ārā. Nu, re, gatavs. Nu, re, ka mums arī ir puvekls. Šidā. Un esam gatavi stelēt virsū mūsu jauno veco bunduli. Pie reizes, ko mēs te varētu vēl nopētīt, mums īstenībā vajadzēs vēl nomazgāt un savaskot dzinēju, jo, kā tu redzi, te viss ir oksidējies, kas nav forši. To varam izdarīt arī nedaudz vēlāk. Kamēr šis ir noņemts, mēs saeļosim šo vietu, kas ir kloķens gals. Paņemsim reku chain saver, kas būs salīdzinoši bieza eļļa. Sākumā ir šķidra, pēc tam viņa nedaudz sabiezē. Special made for extreme sports. Tieši kā reiz priekš mums. Ekstrēmistiem, vai ne? Tā, šis mums ir izdarīts. Pie reizes pārbaudam, kādā stāvoklī ir gumija. Jo, ja šī aiziet pa pieskaru, tad arī korpusā ir ūdens. Nu, šajā gadījumā tādā vizuālā inspekcijas brīdī mums liekas, ka te viss ir labi. Speciāli neko nejauksim ārā un nepārbaudīsim, bet liekas, ka vajadzētu būt ok. Tagad šito pasākumu stelēsim apakaļ. Šito mēs paņemam maliņā un lāžam apakaļ. Tā. Kaut kā iekārtosimies. Lai sanāk tāds smuks stūmiens. Nu, kaut kā šitā. Šeit ir, šeit arī ir. Un tā tik atliek to visu savilkt kopā. Mazais spīdnieks. Paņems kaut ko skrūvējam. Tātad mums diezgan svarīgi būtu sākumā uzskrūvēt šito, un pēc tam mēs varam pieregulēt šo vietu. Šitas mums ir konstanti vienā vietā. Šis mums ir te tāds custom-made pasākums. Lai nekas nekur nav iespriegots, slodzē nevajadzīgi, tad mēģinām
salikt to visu smuki, lai viss nostājās dabīgā pozīcijā. Nav nekādas trubas, nav kaut kādā nevajadzīgā spriegumā. Tā, te mums ir. Uztaisam double check. Šitā. Tas mums ir. Šis mums ar smuki pieguļ. Varam vilkt klāt. Jā, šitā mums ir mietā. Ja skrūvējam tikai šito pusīti. No paša paņēma visu labāko skrūvgriezeni, kurš ir tik ļoti labi uzasināts. Ja gadījumā viņš kaut kur nošļuks, tad te būs sulīga situācija. Tā. Tad vajadzētu būt ok. Nu labi, vēlreiz. Sajies. Pievienosim tagad sensoru. Noliksim šito atbalstu. Atbalsts mums ir vietā. Sensoru vads mums dzīvo šeit pat. Noliksim viņu kaut kādā ērtā pozīcijā. Paskatīsimies šitā. Nu šī būs ļoti ērta pozīcija. Pie viena drošības pēc ieziedīsim iekšā silikoniņu, lai mums ir atkal svaigs savienojums. Šitā. Nu, vadiņš nav pats skaistākais, tas ir dabūjis kaut kādu degvielas reakciju visticamāk, jo parasti šādi gumijas savienojumi diezgan neforši reaģē ar kaut kādām degvielām. Kā rezultātā sāda degviela, sāda gumija, vai ir vienkārši karstuma dabūjis, bet mēs šodien nemeklēsim problēmas, kur mums nevajag. Un mēs viņu mierīgi varam atstāt. Šito mēs viegli pievilksim, lai viss ir tieši tur, kur tam ir jābūt. Nekas nekur. Nekas nekur nedricelējās, vai ne? Un esam jau par vienu solīti tuvāk uzvarai. Vai ne? Vai arī tam patiesības mirklim. Vai mēs būsim atraduši tos 10 km/h, vai dabūsim vēl meklēt. Man jau liekas, ka mums viss izdosies. Bet, nu, kas zina, tā, palikām pie tā, kad nestoties uz to, ka man liekas, ka nav jēgas tērēt laiku, man tomēr gribās pārbaudīt degvielas spiedienu, lai man ir sirds miers. Tad līdz ar to pārbaudīsim degvielas spiedienu. Drošības pēc atvienosim atsevišķi, mums nav kur pievienoties. Reālākais variants šobrīd, jā, tā arī degviela tiek uz vadiem, kas nav labi. Šobrīd mēs uztaisīsim trojņiku un pievienosimies pie degvielas reikas, tā teikt. Atvienosim šeit ātro savienojumu, ieliksim pa vidu monometru. Starp citu pārbaudīšu vienu mazu lifehacku, kāpēc es viņu noņēmu nost, tikai tāpēc, lai speciāli viņu nelaustu un izbēgt no riska, kad šeit var kaut ko salauzt, mēģinot dabūt to trubiņu nost. Tāpēc šobrīd mēs viņu nomontējām. Pārbaudīsim reku mazu lifehacku, kā attaisīt ātros savienojumus. Iebāžam iekšā reku mazo knīpštanziņu un pavalkam. Teorijā tam vajadzētu darboties. Praksē uz tik maziņiem hamutiņiem tas nestrādā. Tāpēc reku ņemsim pa vecai modei un mēs viņu vienkārši iznīcināsim. To varēja darīt ar tām knaiblītēm, tad, ja viņi gribās saglābt. Šajā gadījumā mēs to prātīgi izdarīsim šitā. Tad viņi tā kā ideja tāda, ka viņi attaisa vaļā, smuka atspiež un var aizspiest atpakaļ. Mēs uzliksim jaunu, baigi neiespringsim, tāpēc šito varam
Tagad mēģināsim tā diezgan saudzīgi novilkt nost trubelīti. Protams, ka viņa ir tik veiksmīgi sasēdusies, ka tas nenotiks tā kā kaut kādā pasakā, bet pamēģināsim šitā. Bišķiņ parubināties. Un šādā veidā dabūt viņu nost, bet izstās, ka viņš ir tik ļoti labi šeit iesēdies, kad visticamāk mēs to galu nedaudz saīsināsim, lai mums būtu pēc tam labs savienojums. Tāpēc mēs viņu varam arī atļauties nedaudz pabojāt. Izdarīsim uzreiz tā, kad mēs viņu nogriezīsim. Šļūtenes gals mums atļauj viņu nedaudz saīsināt, tā kā būs labais. Varēsim ar mierīgu sirdi uztaisīt jaunu savienojumu. Paņemsim tik, cik tas ir nepieciešams. Bez liekas rezervas, lai maksimāli saglabātu trubas garumu. Burvīgi. Tagad tiksim galā ar šito pasākumu. Re, viss pirksts pat palika vietā. Tas ir līmenis, ne? Tā, jā. Jā, šis ir tik ļoti labi iedzīvojies, ka nemaz tā pa labam nebūtu nonācis nost. Saņemies. Re. Tad beidzot ar tādu lūkšanos. Kaut kā mums tas trojņiks jādabūna virsū. Un, ka man jau trūbeli par rokai. Tad pagaida trubiņu. Šito mēs uzliksim šeit. Šito mēs nedaudz pievilksim. Tālāk mums vajadzētu manometru uzkonstruēt, vai ne? Uztaisīsim kaut kādu piramīdu. Tā, ar šito lietu mēs te mērīsim, šito pasākumu. Krāniņu mums nevajag. Mums vajadzētu trojņiku. Šito mums arī laikam, ka nevajag. Aiziesim kaut kur tuvāk, kur ir kaut kādi vairāki instrumenti, lai var kaut ko arī sariktēt, ne? Mums vajadzētu, man liekas, kaut kādu 11 atsliedziņu, ne? Re, sajies. 11 mums tepat tās vien ir. Šito mēs varētu ielikt šeit, un šeit galā mēs varētu ielikt šitādus ten pipsiks, ne? Un tad mēs te kaut ko arī varētu uzšķinīt. Varētu jau likt arī tur ventīlīt un pēc tam nolaist spiedienu, bet varam arī palaist atmosfērā. Tā. Nezinu, vai viņš gribēs tā vienkārši padoties. Visu tos, ka viņš galīgi negribēs padoties, jo šis ventīlīts izskatās, ka ir ielīmēts. Jā, viņš ir ielīmēts un viņš galīgi negribēs tas skrūvēties vaļā. Tātad risinājums kāds? Ātri padomāsim. Nē, es taču viņu gribu atraut vaļā. Mēs to izdarīsim šitā. Šito mēs noliksim tā kā pie cilvēkiem. Nemocīsim atslēdziņu, bet paņemsim garo 11.
garo 11 mučelīt, ko tu te viens pats atpūties. Un kādreiz es biju bagāts džeks ar tirkšķeni, bet izstāst, ka es viņas kaut kur aizvilcis. Tā, kurš ir acīgāks sekotājs, vai skatītājs pareizāk sakot? Kurš pateiks, kur es noliku tirkšķeni? Te, nu reku ir. Te jau paņems to pašu, kas ir vietā. Dīvaini. Parasti viņas nav vietā darba procesā, bet šoreiz kaut kā mums te izdevās. Tā, nu jā, tas uz līmbi uzlikts. Tāpēc mums te ir zināmas grūtības ar šito pasākumu. Tā. Tik tālu esam tikuši. Tagad mums vajadzētu visu šito pasākumu kaut kā nedaudz savilkt kopā. Šitā. Burvīgi. Un uzskrāvēsim monometru. Nav īsti atslēdziņa, Roland, ko tur te dirsies? Kāpēc tu skrūvēji ar 19, tur vajag 17? Šis slinkums vienreiz būs jāizbeidz. Labi, vairāk. Un tieši šajā brīdī izbeidzās atmiņas karte, kā rezultātā es teiktu, sadalīsim šito divās daļās un iztīrīsim atmiņas karti, palaidīsim šito materiālu, lai tu var kaut ko redzēt, un ja gadījumā tev būs interesanti, tiksimies otrajā daļā. Kaut kā tā. Čau!